Sveicināti topošie un esošie motobraucēji. Mani sauc Aldis, un es šodien jums pastāstīšu par šo te moci. Veselu nedēļu mēs esam šeit pavadījuši braucot pa Austriju, Šveici un Itāliju. Ir ļoti karsts, visu nedēļu ir bijis 35 grādi, rekords ir bijis 37,5, un šobrīd 2000 km vēlāk, kad ar mocīti ir nobraukti apmēram 2000 km, es jums pastāstīšu, kam šis mocis ir domāts, kam šis mocis varbūt nav domāts. Tātad, kas šis vispār ir par motociklu? Šis ir 2026. gada Kawasaki KLE 500, kuram patiesībā ir tikai 451 kups, bet saucās 500-nieks. Pavisam īsi par tehnisko pusi. Tātad, kā jau es teicu, 451 kups, saucās 500-nieks. Mums ir 21 colu ritens priekšā, 17 aizmugurē. Mums ir standarta riepas, tādas 80-20, kas 80% tā kā vairāk asfaltam un ceļam, 20% tā kā kaut kādai grantenei. Mocīts šobrīd ir pilnīgā standarta izpildījumā, izņemot to, ka mēs esam uzlikuši viņam dugas sānos un roku aizsargus. Pārējais viss ir pilnīgs standarts, vai kā saka, pilnīgs stoks. Ko es varu jums pateikt par šo motociklu? Kā braucējs ar 25 plus gadu stāžu. Nav tā, ka šis mocīts der tikai pilnīgiem iesācējiem, ka viņš būs par švaku, par sliktu vadīsies, par mazu un tam līdzīgi. Arī pieredzējušam braucējiem patiesībā šis mocīts tīri labi varētu patikt. Un kāpēc? Pirmkārt, priekš tā, ka viņam ir 21 colu priekšējais ritens, viņš ļoti labi vadās. Viņam ir forša, plata stūre, kas man ļoti personīgi pašam patīk. Viņš ļoti viegli vadās. Vienalga bāka ir pilna vai tukša, smaguma centrs ir ļoti zemu, un mocīts fantastiski vadās arī pa šādiem te kalnu serpentīniem pa asfaltu, un nav nemaz tā sajūta tagad, ka uz tām pumpainajām riepām tagad kaut kas slīdēs, vai ka viņš staigā tā kā uz papēžiem un kaut kāds nestabils ir vai gāzelējās, kas diezgan bieži ir tieši lielākiem turismu endūru močiem, kuriem ir ļoti augsts smaguma centrs, īpaši vēl ar koferiem un kastēm. Ka ir tā, kamēr mocis ir pilnīgi vertikāli, viņš ir kā labi uzvedās, un tad, kad tu viņu sasver, viņš vienkārši viss gāžās iekšā. Šim mocītim to nejūt, un tas man ļoti patīkami patiesībā pārsteidz. Kā jau es parasti stāstu cilvēkiem, tad katram mocītim un motoram ir savs raksturs. Lūk, šim mocītim raksturs ir tāds. Kamēr apgriezieni ir līdz 5–6 tūkstošiem, viņš ir diezgan mierīgs, nekas neraustās, nekas nekratās, kā tas ir lielkubatūras, teiksim, litriem ar 2 cilindriem, ja, vai lielāka tilpuma, kur ir tikai 2 cilindri. Šim mocītim arī ir tikai 2 cilindri, bet tā kā kubatūra ir salīdzinoši maza, tad viņš vienkārši iet mierīgi. Ja tu gribi tādu kā asumiņu un sajust, ka tas mocīts tā kā atverās, tev ir jāizmanto apgrieziena diapazons no 6000 līdz pat visiem 10. Un tad, kad mocīts ir sakurināts, tad patiesībā tīri smuki var šeit arī pa kalniem esot braukt līdzi krietni lielākiem un jaudīgākiem močiem, jo, lai arī pati jauda lielajiem močiem ir lielāka un viņš var ātrāk izcelt pašu startu, pēc tam līkumos to visu masu jūt. Savukārt ar mazo mocītu tu vadi viņu tā kā tādu spalvu, vienkārši ļoti, ļoti veikli. Un tas kompensē to, ka tās jaudas varbūt nav tik daudz. Šis ir viens no retajiem mūsdienu močiem, kuram nav piestiprinātu planšetu priekšā paneļu vietā. Tā kā šī ir parastā versija, nevis SE versija šim mocītim, tad mums ir pavisam vienkāršs panelis ar spidometru, odometru, tahometru un parastajiem indikatoriem, tur pagriezieniem, gaismām, eļļām un tādām lietām. Nekādas super funkcijas šeit nav. Tiesa, viņu var savienot ar saucamo aplikāciju, Kawasaki, ko sauc RAW Ideology. Mēs vēl to neesam darījuši, jo diez vai tas kaut kādu baigu ieguvumu mums patiesībā dos. Tā kā šis ir tāds tā kā bišķiņ endūrīgs mocīts, jo tagad tāda ir vienkārši modē, ja, tad ja nu tu aizbrauc kaut kur no asfalta, tev noteikti noderēs šī te poga, kuru diezgan ātri var piespiest atlaist un atslēgt mocītim ABS. Nu, jo bezceļā braucot vai braucot pa granteni ar ABS ieslēgt nebūtu prāta darbs pārvietoties. Tā kā šī nedēļa visi ir 35 grādi plus, mēs ļoti novērtējam to, ka mums ir parastā KLE versija ar zemo stiklu, jo mums galīgi neprasās šobrīd augsto stiklu, kas ir SE versijai.
Šim mocim mums nav nekādas super Brembo radiālās bremzes, ir pavisam vienkārši 2 virzuļu suports priekšā, un kas interesanti, 2 virzuļu suports arī aizmugurē. Bremžu diskam nav nekāds paranormālais izmērs, bet patiesībā pat šeit visgrūtākajos apstākļos bremzēm, kādi var būt kalnos, Alpu kalnos, viņas lieliski tiek ar to galā, jo močas svars nav liels, un nevienu brīdi nav bijis tā, ka liktos, ka bremzes ir pa īsu vai varētu pārkrast, vai kaut kas tāds varētu notikt. Ja nu tu tomēr domā, ka vajadzētu ar šo moci iebraukt kaut kādās grantenēs vai kaut kādās tētu takās, nu tad tev noteikti noderēs tas, ka ātruma pārslēgam ir atlokāmais gals, tātad mazāk iespēja noliekot mocīti uz sāna, salauzt asīti vai vispār pašā ātrumkārbā kaut ko. Nu, un ja tu arī velc niknos krosa zābakus, tu vari izņemt ārā šīs te gumijas, un tad tev būs vairāk saķeres. Kāpšļi gan ir diezgan šauri. Man personīgi patīk, ka ir garāki kāpšļi. Bet nu tālāk par tētu takām droši vien ar šo moci nevajadzētu braukt un nevajag izdomāt, ka tas ir kaut kāds super enduro vai hard enduro mocis, jo tas klīrens ir diezgan zems, un ja nu tu izdomāsi lekt pa kaut kādiem baļķiem vai akmeņiem, tad droši vien diezgan ātri tā apakša arī saskārsies ar to objektu. Bet ja nu kādam liekas, ka ar standartu nepietiek, lūk, šis ir standarta versija mocītim. Ir viņam arī tā saucamā SE versija. Kas SE versija ir savādāks? Pirmā lieta, viņu var dabūt citādākās krāsās. Tātad SE versijai pieejams citas krāsu kombinācijas. Viņam ir citi pagrieziena rādītāji stilīgāki, bet nepraktiskāki. Ja šie ir tādi vienkārši drusciņi old schools, bet viņi ir diezgan lokani un elastīgi, tad SE versijai viņi ir cieti tāpat kā ielas modeļiem, Kawasaki, un viņi ir no cietas plasmasas gumijas, teiksim tā. Ja ar viņu sanāks nolikt uz sāna, ir iespēja salauzt pašu plasmasu, pie kā viņš pieskrūvējās. Vēl SE versijai ir augstāks stikls un cits panelis. Digitālais panelis, liels tāds displejs, tāds pats kā Z650, Z900, Ninja, tas pats standarta panelis, vienkārši pieskrūvēts šeit. Vai tas ir vajadzīgs? Jums pašiem izlemt. Cenas starpība ir apmēram 1000 vai pat drusciņu vairāk eiro. Es uzskatīju, ka tas nav vajadzīgs, tāpēc izvēlējos šo standartu versiju. Vēl viena nianse par riepām. Šad un tad standartā močiem uzliek tādas, nevisai labas riepas. Šim mocītim standartā ir ļoti labas riepas, bet viss kaut ko maksā. Un tā kā riepu gumija ir ļoti mīksta, tad šobrīd nobraucot 2000 km pa asfaltu, vidiņš ir jau piedilis drusciņu. Un var jau redzēt, ka protektora augstums ir samazinājies. Tātad, kam šis motocikls vispār varētu būt paredzēts? Kādam braucējam? Šis motocikls lieliski derēs pieredzējušam braucējam, kuram nav lielumānija, kuram nevajag 1.2, 1.3 vai 1.4 motoru, lai brauktu apkārt Rīgai, Pierīgai vai brauktu pa Latviju, vai arī tālāk. Šis noteikti ir motocikls, kas ir pilnīgi pretējs lielumānijai. Šis motocikls arī lieliski derētu kā pirmais mocis. Nav pārāk jaudīgs, piekaras gājiens tomēr ir lielāks kā ieliniekam, viņš ir daudz ērtāks par ielas moci, un ar viņu ir iespēja aizbraukt arī kaut kur tālāk. Ja nu tiešām gribās pavisam paceļot, ārpus Latvijas var piestiprināt, protams, šeit visu kaut kādus somu turētājus, koferu turētājus, brauc, kur acis rāda, tu nebūsi ierobežots ar to, ka tev vajag ļoti perfektu segumu. 3 vārdos tā. Pagājuši, man liekas, ka ir 30 gadi, ko iepriekšējais KLE iznāca. Šis ir tā kā diena pret nakti. Un šo moci es noteikti varu rekomendēt. Ja ir kādi specifiski jautājumi, droši vari man uzprasīt un es tev pastāstīšu.